Tātad kopš pagājušās konferences arī, kad mēs šeit tikāmies, tieši gads ir pagājis. Ja? Ir kaut kas, tā baigi radikāli mainījies, kaut kādi uzlabojumi, tendences, ja? Kas ir bijis ar to sodīšanu aizvadītā gada laikā, vai kāds ir tad, kad pēc pagājušā gada ļoti aktīvām sarunām, un arī tur mediji pavilkās jau uz divām dāmām, jo īpaši tur, kad jūs tur čiki, vai ir kaut kas riktīgi mainījies? Stāstiet, lūdzu. Jā, droši. Es pārstāvu valsts ieņēmumu dienestu. Pagājušā gadā valsts ieņēmumu dienests ļoti aktīvi iesaistījās un informēja gan par šiem nodokļu nomaksas veidiem, gan kā jums ir jāreģistrējās. Ko es varu teikt? Ir bijuši tie, kas izmantoja šo iespēju un pagājušā konferencē ļoti aktīvi reģistrēja savu saimniecisko darbību pie maniem kolēģiem. Šobrīd mēs skatāmies, ka zināmā mērā ir atkal tāds kā apsīkums iestājies. Līdz ar to varētu pateikt tikai to, ka situācija ir mainījusies, ir uzlabojusies, ka nav vairāk tā, ka influenceri nezina to, kad ir jāmaksā nodokļi un kad ir jāreģistrē savu saimniecisko darbību. Bet tas ir viens no veidiem saimnieciskās darbības reģistrācija. Līdz ar to es varu pateikt, ka influenceri ir izglītojušies, bet ir nianses, kuras vēl tomēr būtu jānoskaidro pie valsts ieņēmuma dienesta, un ir jāsāk domāt arī par šo nodokļu apjomu jūsu iesniegtajās deklarācijās, ko jūs norādat. Jo mēs arī šo skatāmies un vērtējam, kas ir uzrādīts deklarācijās un vai tas saskan ar jūsu dzīves veidu. Tātad izdevumi vai nav lielāki par ienākumiem. Bet es vēlreiz teicu, man ir prieks, ka jūs esat kļuvuši izglītotāki nodokļu jomā, un tā vajag turpināt, un padomājam par nodokļu nomaksu. Paldies, liels. Jā, Ieva, ko jūs sakat šī saistībā? Jums vispār bieži sūdzās tā, ka tur nodot, nevis nodot, bet tāda parāda, norāda, šitas te strādā ņiņi, nepareizi. Jā, paldies par jautājumu. Pilnīgi noteikti tā izpratnē uzlabojas, man liekas, katru gadu. Tā kļūst ar vien labāka. Un arī mēs redzam, kā šis tirgus mainās un ka tiek nodrošināts šīs norādes par reklāmu un arī ir uzlabojusies šī normatīva aktu ievērošana, tiek norādīta informācija par uzturu bagātinātājiem, par alkohola reklāmām un tā tālāk. Tā kā, es teiktu, ka īstenībā uz tādas pozitīvas nots šī sadarbība veidojas, un arī pēdējā gada laikā mēs nevienu neesam sodījuši, un jūs arī redzējāt pēc datiem, kad faktiski 45 gadījumos mēs sazinājāmies ar influenceriem un tika novērsti šie pārkāpumi. Cik procentos? Un 45 gadījumos, un lietas bija jāuzsāk tikai 4 gadījumos. Līdz ar to tas jau pats par sevi parāda, ka šī situācija uzlabojas. Protams, ir nianses, un tās būs vienmēr, un mēs tās ļoti labprāt skaidrojam, un arī patiesībā arī ziņo mums ļoti daudz. Tas arī parāda, ka izpratne ir uzlabojusies. Mēs nedēļā saņemam, teikšu, 5 līdz 10 ziņojumus no dažādiem ziņotājiem, tā kā arī tas mums palīdz pašiem uzraudzīt un arī mazliet influenceriem pašiem saņemties un ievērot normatīvos aktus. Tā kā īstenībā par to arī prieks, es teiktu, ka šī sabiedrības aktivitāte arī samērā liela. Un cik no tiem ir no 5 tiem 10? Cik ir tādi, kuriem vajag sūtīt tās ziņas un teikt, saņemāties? Grūti pateikt. Mēs, protams, skatāmies katru profilu, cik tur bieži ir reklāmas, bet droši vien kādai pusē mēs nosūtam tādu atgādinājumu. Cik liels ir jūsu melnais saraksts šobrīd? Mēs melno sarakstu netaisam. Nav mums tāda. Ok, ļoti labi. Tātad vispār iet uz labo pusi. Tas ir ļoti labi. Tas priecē. Virzamies uz priekšu. Olga un Tom, es gribu jums abiem diviem šobrīd uzdot jautājumu tieši par kampaņām, par kampaņu rezultātiem. Kā jūs mērat to visu? Kā jūs mērat influenceru mārketinga kampaņas rezultātus? Laiki, šēri, kas ir pats svarīgākais? Vai vispār tam ir nozīme riktīga? Vai vairāk jau uz personību iziet viss stāsts? Nozīme, protams, ir.
Un tie rezultāti jau viņi tās sadalās tādos lielos, es teiktu, 3 lielās kastītēs vismaz. Viens ir tie ātrie rezultāti, kad mēs redzam, kāda ir reakcija, tad ir tie laiki, share, reach, engagement rate un tā tālāk. Un tad mēs skatāmies otru bloku, kur jau mēs varam redzēt arī tādu reālu rezultātu, nevis izpausmes, bet rezultātu. Un te labi nostrādā dažādi atlaižu kodi, kad kurš influenceris palīdzējis pārdot vairāk, kurš mazāk. Mūsu tā atklāsme par to visu ir tāda, ka tie influenceri, kuri paši ikdienā labprāt arī lieto šo produktu, ka tā lojalitāte ir ne tikai apmaksāta, bet arī tādā dabiskā, tad viņi arī pārdod labāk parasti to produkciju. Un tad trešais ir jau tāda ilgtermiņa ietekme, kad mēs jau varam skatīties, kā ilgtermiņā varbūt auditorija maina savu viedokli par organizāciju, par pozicionējumu un tā tālāk. Bet konceptuāli, protams, ir ļoti svarīgi arī skatīties, kā tad tas viss strādā. Un viennozīmīgi tajā visā stāstā mēs arī ieliekam to, par ko es arī šodien runāju sākumā, par to, kā tā uzticība arī veidojas, neveidojas, jo, protams, arī influenceru aura, tā uzticība viņiem var darboties par labu arī organizācijai, zīmolam, un tad, ja viņiem uzticās influenceris, tad es kā auditorija arī hipotētiski tam varu uzticēties. Tā kā, tur ir, es teiktu, vairāk līmeņi. Es piekrītu Olgai par tajiem ātrajiem rezultātiem, izmērāmajiem rezultātiem un par to paradumu vai arī dažādas uztveres, kā saka, uztveres maiņu. Te ir ļoti labi Olga pateica par to uzticamību cilvēkam un zīmolam. Vismaz kaut kādus 5 gadus es mēģinu daļai klientu borēt galvā tādu naratīvu, ka labāk ilgtermiņa sadarbība nekā īstermiņa sadarbība. Attiecīgi, vispār tas influenceris pats par sevi ir, varbūt kādam nepatīks, bet viņš ir reklāmas kanāls. Bet reklāmas kanāls, kuru tu vari personalizēt, izlaist caur konkrēta cilvēka prizmu un parādīt produktu ieguvumus, trūkumus un vēl visādas lietas. Un attiecīgi, ja tu cilvēku influenceri sajūdz ar kādu zīmolu produktu, kur viņš ilgākā laika termiņā atrāda viņu, parāda viņu, iespējams izmēģina citus produktus, un ka tu tiešām redzi, ka tajam cilvēkam tas patīk, tad cilvēkiem uzreiz veidojas daudz lielāka uzticamība, un attiecīgi tas, kas ir svarīgākais arī klientiem, visticamāk arī veicinās pirkumu skaits. Kaut kā tā. Man uzreiz rodas abiem diviem, tad jums jautājums, piemēram, rekur dāmas arī iepriekš pieminēja, tad arī Nela stāstīja, ir bijuši, ne visai foršas tās sadarbības, ja? Kā atgūties gan pašam influencerim no tā, gan arī aģentūrai, ja? Iespējams tam zīmolam, kaut kādi noteikti zaudējumi ir, vai morāli iespējams tie paši zaudējumi. Kā no tā visa atgūties, kas var vērst to situāciju par labu, kad ir šitādas situācijas nevisai foršas sadarbības sanākušas. Ne tā, kā gribējās. Un te es atgriežos pie savas uzstāšanās komunikācija. Komunikācija ir pati svarīgākā. Nav jābaidās komunicēt. Gan ar cilvēkiem, kuri ir bijušas kādas nelāgas sadarbības vai arī sadarbības. Es nemelošu. Man ir pāris cilvēki, tu prasīji TACA pārstāvēji, vai jums ir melnais saraksts. Es nemelošu, man kā aģentūrai ir melnais saraksts. Okay. Jā, un no viņa izkļūt ir ļoti sarežģīti. Tāpēc, ka mūsu darbs ir attiecības, un attiecības, ja tu piečakarē kādu, smagi piečakarē, tad tu man nes pirmkārt, problēmas attiecībās, nākamais ir finansiālus zaudējumus, UTT tālāk. Bet tā ir komunikācija, ir jāmēģina skaidrot, ir jāmēģina izvērtēt tā kampaņa, kādas ir bijušas problēmas, kur vēlreiz neiekāpt tajā pašā bedrē. Vienkārši rīkoties un, mācīties no savām kļūdām. Es varbūt piebildīšu, ka bieži vien mēs jau redzam, kad kaut kādi skandāli uzpeld publiskajā vidē, tad tas visticamāk ir saistīts ar to, ka nav līdz galam kārtīgi veikts mājas darbs ar iedziļināšanos par ne tikai tiem tehniskiem rādītājiem, kas tur tam profilam
iekšā ir, bet tām vērtībām, tavu komunikācijas stilu, vai tur tās vērtības sakrīt ar mūsējām, kā vēsturiski uzvedās un tā tālāk, ir tiešām organizācijas arī valsts pārvaldē, kuras dabūja ļoti labi publiski, un tagad viņi skatās, ticiet man, tā, ka tur līdz ļoti, ļoti detalizētām katram komentāram, hashtagam un tā tālāk. Bet tas ir jautājums, manuprāt, ir apusējs, ne tikai, es kā aģentūras pārstāvi šobrīd saku, un jā, mums arī ir melnie saraksti, un es nezinu, vai no turienes vispār ir iespējams izkļūt, ja tu esi tur nokļuvis, un man liekas, tā ir atkal vērtība, kāpēc klientam ir vērts atnākt pie mums, jo ne jau velti cilvēks tur nonāk, mēs tad zināsim, ar ko vajag, ar ko nevajag sadarboties, bet tas ir apusējs stāsts, jo arī influenceri, protams, kuri rūpēs par savu reputāciju, arī viņiem šodien ir svarīgi saprast, ar ko tad viņi tur tālāk sadarbosies, vai arī tas zīmols izrādīsies ne ar kaut kādām viltus vērtībām, vai viņus darbība nebūs kaut kā pievīlus arī paša influencera to tēlu, reputāciju un tā tālāk. Līdz ar to atkal, man liekas, tas ir jautājums par tādu apusēju iedziļināšanos pirms vēl sadarbības sākuma. Jautājums jums tad, dāmas, arī varam paturpināt. Egita, kādā gadījumā tu izvēlies, ar ko tu gribi sadarboties, un jūs, dāmas, par uzņēmumiem runājot, kādus influencerus, kādos gadījumos, kā jūs izvēlaties, ar ko sadarboties? Jā, es pastāstīšu par mūsu pieredzi. Mēs skatāmies, protams, ka ir svarīgi šie rādītāji, cik tas influenceris ir populārs, kāda viņam ir auditorija, vai šī auditorija sakrīt ar mūsu auditoriju. Pieņemsim, ja tas ir vīrietis, kurš runā par tehniskām lietām, tad visdrīzāk, ka viņam seko arī tādi paši vīrieši. Vai viņus interesē rotas, diez vai. Mēs skatāmies arī iesaisti, kas ir ļoti svarīgi. Tā auditorija var būt, viņa var arī redzēt to informāciju, bet viņus tas īsti neinteresē. Jā, kaut kas ir parādīts, ir skaisti, bet vai viņi redz pašu to produktu, to, kas tur dziļumā, to domu, ko mēs tur gribam ielikt, ka tas ir mūsu produkts, ka viņš ir labs. Kas vēl? Galvenais, lai tas arī vizuāli skaisti izskatās, jo Instagrams ir par šo vizuālo tēlu. Mums ir rotas, kuras ir jāmāk skaisti parādīt, iespējams kaut kāds tūplāns, tas nav apģērbs, ko var rādīt pa gabalu pilnā augumā. Tātad tumsas influenceris jums nebūs. Tā sanāk, jā. Labi, paldies, Evelīna. Man ar to influenceru izvēli ir tā, ka jau es esmu iesaistījis tajā visu uzņēmumu, es prasu visiem, kam jūs sekojat, mums ir tās WhatsApp grupas neskaitāmas, un es prasu, kam jūs sekojat, jo tagad es esmu vairāk sākus izvēlēties tos mikroinfluencerus, jo es kaut kā esmu sapratusi, ka viņi tomēr strādā ar lielāku atdevi, viņiem tas nav pamatdarbs, viņi ļoti, ļoti cenšas un ieliek maksimālu, viņi izdomā visu kaut ko un parāda to produktu, jau manā skatījumā foršāk nekā visi tie makroinfluenceri, un tad mēs tagad ņemam maziņākus. Visu kaut kāds, jo mēs esam izmēģinājuši pilnīgi visus, man liekas. Un tad darbinieki man tajos WhatsApp čatos raksta, es sekoju šitam, jo es nesakoju pat gandrīz nevienam. Un tādā veidā, un mēs pamēģinam, mēs aizsūtam produktus, un tie, kas patiešām lieto un pastāsta, ka viņam tas produkts ir paticis, tad tie ir tie, ar kuriem mēs pēc tam to sadarbību turpinam. Vai tā ir garāka līguma sadarbība, vai tā ir kaut kāda vienreizējs promo kods vai kaut kas, un tad mēs tur variējam visu kaut ko izdomājam. Bet, jā, mēs pamēģinam aizsūtot produktus, ja viņi pēc tam pasaka, ka produkti ir ļoti patikuši, tad mēs runājam tālāk. Labi, paldies, Egita. Jā, no manas atkal perspektīvas man ir divi tādi, varbūt 2 vai 3 veidi. Es sadarbojos ar zīmoliem, kuri ir manā ikdienā un kurus es lietoju, tāpēc man tas jautājums par reklāmu, jo ja jūs tu vienā brīdī jautāji, kad ir normāli, cik daudz ir normāli likt reklāmas un tā kā kādam daudzumam, tad man beigās sanāk, ka man viss ir reklāma. Ne viss ir apmaksāta reklāma, bet man viss ir reklāma, jo kaut kādā brīdī zīmols ir pamanījis, ka es, piemēram, lietoju šo produktu, un tad viņi izdomā, ka es esmu tas kanāls, ar kuru var pasniegt kaut kādu jaunu ziņu un jaunu informāciju, var, piemēram, jauns produkts ir iznācis. Tas ir viens veids, otrs, protams, pie manis atnāk arī zīmoli, un tie zīmoli mēdz būt tādi, kas pilnīgi neatbilst manai auditorijai, tad es pasaku, sorry, es jūs nelietoju, kā es varu jūs rādīt, bet otrs ir arī tas, ka es varu kaut ko nelietot, bet, piemēram, tas produkts ir super interesants, tas Es kaut kāds super tvaika ģenerators, ko es redzu pirmoreiz mūžā. Viņš izskatās tā kā tāda iPhone, viņš tāds stilīgs, un es zinu, kas starp maniem sekotājiem
tur, nezinu, dāmām, kam ļoti besīgi gludināt, tad tas varētu būt tas, kas viņiem tieši noder. Un tad vienmēr cenšos šo sadarbības partneri izvērtēt no tās prizmas, kā un vai tas būs noderīgs manam sekotājam, vai tas viņam palīdz atrisināt, nezinu, kaut kādu ikdienas problēmu, ķībeli, kaut kādu saimniekošanu, ietaupīt viņa laiku, vai kaut kā citādi būt noderīgs. Un tad jau man sāk veidoties šis tāds, un tad es izdomāju, es sadarbošos vai tomēr nē. Šis ir ļoti skaists, tāds piemērs, jā, tiešām, kā es piekrītu, tam tā ir jābūt. Ir jāreklamē, ja tu reāli izmanto, tev tas patīk un tā tālāk, un vēl joprojām nevis tikai tāpēc, lai dabūtu materiālu iegūmu no tā. Man ir jautājums aģentūrai droši vien vairāk. Tāpēc, ka es vēl neesmu sapratusi, kā tad, es nesadarbojos ne ar vienu aģentūru, diemžēl vēl pagaidām, bet es esmu bieži domājis, kādi tad ir tie kritēriji, pēc kā izvērtēt, cik tas influencers, vai lai kā mēs viņu nosaukt, cik tas viņa konts ir vērtīgs. Jo šobrīd tas, ko es daru, es lūdzu atsūtīt screenshotus no storiju skatījumiem, jo pagaidām izskatās, ka laiki vairs neko nenozīmē, rīlu skatījumu iespējams, bet ne visi tagad tos rīlus liek, bet tad es prasu atsūtīt to storiju skatījumu. Tad kāds ir aģentūru vērtējumu, kaut kāda skala? Pa lielam ir jāskatās, ko tu gribi izmērīt. Pa lielam, ja jums ir pārdošanas kaut kādi pārdošanas kampaņas, tad labākais veids, kā tāpat kā es ar PR salīdzinu. Influenceru marketingā ir ļoti maz lietas, ko tu vari izmērīt. Vai nu tev ir kodi, vai nu tev ir linki, vai nu tev ir kaut kādi kvantitatīvie dati, cik tu gribi sasniegt auditoriju. Tur ir arī tas stāsts mērķis, ko tu gribi izdarīt ar influenceri. Vai nu tu gribi pārdot, vai nu tu gribi paņemt Latvijā vai arī pasaulē lielāko un parādīt savu brandu. Un pēc tam iespējams mēģināt saprast, cik tev daudz nāk pirkumi no tā. Tad sanāk sarunāt, tad iedot viņam promokodu, apskatīties, kāds tas ROI ir, cik reizes viņš ir izmantots, un tad arī, tad tā mēs arī darām. Pa lielam tā ir vienīgā matemātika, kā tu vari to izdarīt, jo pirms reāliem pirkumiem tu nevari izrēķināt, cik viņa viens sakotājs ir vērtīgs. Bet interesanti, vai šo jautājumu saņem arī televīzijas un radio, jo tur, man liekas, ir vēl neiespējamāk izmērīt. Ja mums vēl vismaz ir kaut kāds tur rīčs, cik tas ieraksts ir sasniedz, tad televīzijā tie dati ir tādi, kādi viņi tur, viņi ir kaut kādi, jā, un radio tas ir vēl, man liekas, nereālāk. Tur ir telefona aptaujas. Nē, pa lielam visās nozarēs ir dati, kurus tu rēķina, jo var paprasīt mediju aģentūrai, kā viņi viņus rēķina, bet ja influenceru mārketingā ar šajiem promo kodiem, ar linkiem, ar Google linkiem un ar visu analītiku, tu vari vairāk mērīt un vairāk saprast tiešos konkrēto personu. Bet tas viss ir, cipari ir visur gaisā. Tas influenceru mārketings un PRs ir tāds vispārējs, sauksim tā. Es te atkal piebildīšu, ka ir tās 3 kastītes, kurās mēs liekam to informāciju, un tad gan televīzijas tie rādītāji, ko pašas televīzijas saka, tur reitingi un tā tālāk, un tā sasniegta auditorija, gan storijas skatījumi, un tas iet tajā pirmajā, kur ir tie izpausmes drīzāk, un tad tālāk ir jau tā reāli kaut kādi rezultāti, un tur iet jau tie kodi un tas, un faktiski arī televīzijas gadījumā tur arī jau mēs varam izmērīt, ka ja mēs šo produktu reklamējam tikai televīzijā, tad cik mums tur atnāca kaut kādi pircēji vai kā. Un atkal ilgtermiņā, bet to nevienmēr var saistīt tikai ar konkrēti influenceri. Tur mēs jau, tur atkal tā ēteriskā vide, kur kā mainās kaut kāda uztvere, pozicionējums, kopumā atpazīstams tas zīmols, tur jau rodas jau, Ko mēs vēl varam pirms tās sadarbības paskatīties, varbūt uz to sekotāju portretu, jo es pieļauju, ka jūs varbūt vairāk interesē sieviešu auditoriju, un tad attiecīgi tas varbūt būtu vēl tās lietas, ko palīdzēt tā nedaudz filigrānāk, varbūt uzinstalēt varbūt to sadarbību, bet citādi es pilnīgi piekrītu, ka tas ir tāds, nejauksim izpausmes ar rezultātiem, un jums jau svarīgi ir rezultāti, ne tikai tās izpausmes. Man patīk, ka jūs sākāt diskutēt paši savā starpā bez jautājumiem. Ļoti forši. Pirms mēs vēl pieslēdzam auditoriju, vēl viens noslēdzošais tāds jautājums par sadarbības līgumiem. Pirms pie jums, pie Ilzes. Ilze, sakiet lūdzu, ko jūsuprāt redzat,
kam obligāti būtu jābūt tajos sadarbības līgumos, kas tiek veidot, jo te izskanēja arī dienas gaitā runas, ka kāds vispār negrib veidot sadarbības līgumus, nu kā tā vids tad tur vispār tiek, viņi tikai redz un domā, ka viss tur ir ok, vai tieši pretēji viss ir nē. Kā jūs uzskatāt? Es varbūt sākšu nedaudz tā, ka mēs esam novērojuši, ka ļoti daudz sāk izmantot aģentūras pakalpojumus. Nu, un arī jaunas aģentūras nāk klāt, un kad influenceri ļoti aktīvi vēršās arī pie aģentūrām. Pa sadarbības līgumiem es neteikšu nekādu recepti, jo mums ir jāzina, kāds šis sadarbības līgums ir, kāda ir summa, vai tas ir graudā, vai tā ir nauda, un šie tie divi rādītāji, pēc kā mēs arī vērtējām, kas ir darīts. Ja arī man nebūs tas sadarbības līgums, bet es strādāšu, tad tas būs arī aģentūra nebūs ievērojusi nosacījums, jo tas ir juridisks līgums, kurš ir sadarbības starp divām pusēm. Tad līdz ar to arī jau no aģentūras puses jāsāk domāt, vai tas ir legāls darījums. Savukārt, ja kaut ko izdomā influenceris reklamēt aģentūras vārdā vai nenoslēgtā līguma pamata, tad tas jau viss mūsu saturos ir redzams. Un te jau arī varētu tas jautājums par šo te nodokļu aprēķināšanu kā tādu. Bet šeit jau arī varētu būt arī patērētāju tiesības aizsardzībai, jo ja šis produkts tiek reklamēts un neparādās reklāma, tad viņš vispārībā ir nelikumīgi, teiksim tā, nav noformēts atbilstoši visām prasībām. Vienas receptes par sadarbības līgumu tādas nebūs. Es šos divus rādītājus arī nosaucu, kas ir ļoti svarīgi un būtiski, un ko es domāju arī slēdzot arī tiek ietverts iekšā. Bet vispār jūs uzskatāt sadarbības līgumam jābūt? Protams, bet tas taču ir viss juridiskais pamats. Es neesmu jurists, es esmu ekonomists, bet juridiskās saistības starp diviem objektiem jau veidojās uz līguma pamata. Lai arī kāda būtu tā sadarbība, kāds tips, kāds veids, grauda, bauda, nauda, Protams. Nē, nu var arī būt mutiskas vienošanās. Ir arī pastāv mutiskas vienošanās, arī ir tāds veids, bet tāpēc arī pieminēju, ka jebkurā gadījumā šī informācija tiek parādīts starp internetu vietnēs, tiek parādīts, un to tāpat var redzēt. Super, paldies par precizējumu. Jums varbūt ir, Olga, Tom kaut kas? Man ir uzreiz šausmīgi daudz kaut ko te runāt, bet es nesen uzdevu jautājumu un saņēmu sev arī atbildi par to, ka arī e-pasts, kurā mēs sarunājam šos sadarbības nosacījumus, kuros ir minētas apmaksas un termiņi, ka arī e-pasts tad skaitās kā tāds līgums un nevienmēr ir jābūt tam ar parakstiem un e-parakstiem un tā tālāk, ja? Protams, es jau arī minēju to, ka juridiskās formas ir dažādas izpausmes. Es neesmu jurists, es vēlreiz saku, bet mums ir gan mutiskie līgumi, gan arī juridiski noslēgti oficiāli ar parakstiem līgumi. Šobrīd sadarbības veidi ir dažādi. Man liekas, ka pirmām kārtām tā ir absolūta higiēna jau no šodien, man liekas, vispār šodien runāt par to, ka vai par biznesa sadarbību ir vajag slēgt līgumus, tas pat vairs nav jautājums. Bet kas vēl, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs šodien dzirdējam tos gadījumus, kad termiņi netiek ievēroti, pārprasts, nepareiz zīmols nosaukts, tur hashtagi sajaukti un viss kaut kas. Faktiski līgums ir vēl viena vieta, kur mēs beidzot varbūt saliekam pielikumā ļoti skaidri un konkrēti, par ko mēs esam vienojušies un ka pa savstarpēju sapratni, ka mēs esam viens otru sapratuši. Manuprāt, kaut vai no šī aspekta tas arī ir tāda ērtība, jo es sapratu, ka dažreiz tiešām laika ekonomijas dēļ neslēdz, ko mēs tur tagad terēsim. Tas ir, mans laiks ir tik vērtīgs. Bet tur jau tā lieta, ka tā ir iespējams kaut kā tāda neiedziļināšanās pazīme, ka nav laika arī iedziļināties, varbūt, kas tur tālāk būs. Es teiktu, ka, man liekas, ka tas ir tāds jau dabisks process. Egita noklusēja kaut ko drusciņu. Jā, Tom? Nedaudz papildinot Olgu par to, ka netiek ievēroti liela daļa influenceri radoši cilvēki. Līdz ar to tāpēc arī dažkārt netiek ievēroti. Bet runājot par līgumiem, pati pirmā lieta vispār nav go pilnīgi bez līgumiem. Ar draugiem, paziņām, pilnīgi vienalga. Mans uzstādījums, es nesāku nemaz strādāt, ja nav līguma. Vispār bez variantiem. Tāpēc, ka 10 gadu laikā es savu līgumu esmu, lai cik iespējams muļķīgi tas izklausītos, un dažkārt influenceriem šķiet, ka esmu paranoisks. Man viņā ir
pilns ar punktiem, kuras kādreiz vai arī kāds konkurents vai arī ir kāds pieredze kaut kur citur tirgos, ir apdedzinājies. Vai nu tie ir līguma termiņi, hashtagi, kāds produkts, produkta nosaukums, cik bieži kas jāieliek, ko tu prasi, cik ilgi saturam jāpaliek, pieņemsim, sociālajos tīklos lentā. Man bija pirms atskaita, ka jāsniedz. Tur ir pilnīgi kādi nodokļi, cik daudz maksā. Nodokļu veidi mainās, autora atlīdzība, mainās munds, mainās PVNs. Katram šim te, kā saka, faktam ir arī sava veida līgumi. Un bez tā vispār nekur es nevienam neiesaku sākt strādāt bez līguma. Tas ir, es uzskatu, ka tas ir aizliedzams fakts, ka tu strādā bez līguma. Jo pat ar draugiem, ar paziņām, jā, man tur ir draugs, tur 100 000 sakotāju, viss sakārtos. Beigās tu visticamāk ar viņu taisni ieberzīsies, tāpēc, ka viņš teiks, draugs, atliekam vēl. Tādā veidā tās visas problēmas rodas, un tev ir jābūt detalizēti atrunātam katram punktam līgumā, lai pēc tam, kā es pats saku, lai nosaktu savas muguras smadzenes, pārvārdojot šo teicienu. Tāpēc tas ir vienkārši bez tā nekur. Auditorija, lūdzu, ceļam roku, kas tagad mēģinam dabūt, jā? Jā, lūdzu. Sveiki. Es gribētu pajautāt jūsu viedokli. Es izstāstīšu aptuvenu situāciju no vienas un no otras puses. Es gribētu jūsu viedokļus. Man ir gan uzņēmums, kas gan nestrādā ar influenceriem, bet man ir arī, es pati skaitos kā mikroinfluenceris un strādāju ar sadarbībām. Un man šķiet, ka Olga ar Tomu minēja, ka kā uzņēmumam vispār noteikti, vai man ir jēga, teiksim tā, cik vērtīgs ir šī influencer viens sekotājs. Pieņemsim, ka tā ir, un kā to uzņēmumu izdarīt, tātad ar kodiem un linkiem un visu to pārējo. Un pieņemsim, ka uzņēmums piedāvā influencerim bartera sadarbību uz kaut kādu laiku. Pieņemsim 2 mēnešiem, kur viņš pastāst, kā šie kodi iet un tā tālāk, lai pēc tam saprastu, vai viņš var slēgt līgumu par maksas sadarbību. Bet vai jūsuprāt, viena influencera auditorija ir izsmeļama? Pieņemsim, man ir sadarbība ar apģērbu kompāniju, kur vēlējās ar mani strādāt barterī. Es tam nepiekrītu, es strādāju ar viņiem caur programmu, kur es redzu savus procentus. Pirmajā vakarā es redzēju, cik es viņiem nopelnīju. Pirmajā mēnesī es redzēju, cik es viņiem nopelnīju, 2., 3. Bet 4. mana auditorija ir nogurusi no šī produkta, un loģiski arī mana peļņa samazinās. Tātad man kā influencerim, teiksim tā, ja es strādātu barterī, pirmajos 3 mēnešos uzņēmums no manis nosmeļ ļoti labu summu, un 4. viņš man piedāvā, ka, hei, jā, davai, tagad mēs varam strādāt uz procentiem, bet mana auditorija jau sen ir nogurusi, nosmelta, un tad kā būt? Kā būt to influenceru puses, vai iet uz risku uz šo barteru sadarbību, jo mēs zinām, ka gandrīz katrs var nopirkt sev pats tur, piemēram, bikses vai, šampūnu, zobbirstu, vienalga ko. Vai tomēr, bet kā arī uzņēmumam būt, jo viņš jau, kā viņam noteikt, cik tavs influenceris būs vērtīgs? Paldies, ļoti daudzpusējs jautājums. Manuprāt, tur ir pie pirmās sarunas vispār jāsaprot, ko tu gribi. Tas ir no tavas puses pats svarīgākais. Vai tu gribi apģērbu, vai tu gribi procentu. Tas ir affiliates, ļoti labs paraugs. Ja tu gribi loģiski izspriest to, ka tu pati var iegādāties to produktu, mēģini vienoties par affiliate. Jo tas nedaudz izklausās, mēs pamēģināsim, un ja tev kaut kas sanāks, tas ir aptuveni tas pārbaudes laiks darbā, kā agrāk bija. Pieņem darbā, paiet, cik bija, 3 mēneši, jā, 2. mēneša vidū tev saka, tu nederēsi, tu esi pastrādājis un viss. Atceries, lai arī esmu aģentūra, kas pārstāv uzņēmumus, tev ir jābūt, kā saka, pirmai rokai, jāsaprot, ko tu gribi, kāds ir tavs izdevīgums labāks. Un tādā veidā mēģini strādāt. Vienkārši var sanākt situācija, ka tevi vienkārši apčakarēs, jo es pilnīgi piekrītu, ka tā kapacitāte tavu sakotāju, viņi izsīkst vienā mirklī. Un šajā laikā, kas ir tālāk pēc 3 nedēļām,
tu nevarēsi dabūt vēl. Tad tev ir kaut kādā jāiet virpulī, jātais kaut kādas kampaņas, jātais kaut kādas reklāmas, UTT. Nē, tev vienkārši vajag sākumā apsēsties, salikt kaut vai plusiņus, mīnusiņus, ko tu gribi dabūt, ko tu vari zaudēt, ko tu vari iegūt, un tādā veidā piekrist vai nepiekrist šai kampaņai un arī noteikt savus nosacījumus. Es pilnībā piekrītu, es tā arī strādāju, bet tad kā būt atkal no uzņēmuma puses, kā tad tev izvērtēt to tavu influenceru, cik tev viņš būs vērtīgs, jo man ir vairākas sadarbības neturpinājušās pēc tā, kad es vienkārši pateicu, ka es nestrādāju barterī. Tas ir es pilnīgi piekrītu tom, tas, ko jūs teicāt, kad es negribu pēc 2-3 nedēļām saprast, hei, mēs uz tevi nopelnījām, paldies, nē. Manuprāt, tas ir jautājums par to, kurš uzņemās riskus. Un uzņēmējs, kad viņš izvērtē influenceri, tad viņam ir jāuzņemās risks par to, ka viņa kalkulācija var arī būt nepareiza vai arī neizšaut, jo mēs varam redzēt, ka ir kaut kāds pazīmes, ka ir potenciāls sakrīt auditorija, sakrīt varbūt komunikācijas stils, vērtības un tā tālāk. Ar visu to pat var neizšaut. Un tā ir normāla biznesa risku uzņemšanās, ka, mums neaizgāja, mēs neturpinam. Bet es neuzskatu, ka ja jums tā sadarbība ir piedāvāta, vai jūs piedāvājat un viņi ir piekrituši, ka jums būtu sevi jāpierāda vēl tur tajā ceļā, ir normāli, ka var neturpināt kaut kādā brīdī tālāk to sadarbību. Un otra lieta, tas, ko jūs minējāt par to, ka auditorija nogurst, un tas ir arī tāds, manuprāt, ļoti svarīgs un interesants temats, par ko varbūt mums ir vērts runāt vēl, ir jautājums par to, mēs sakam, ka es arī pilnīgi piekrītu, ka ir svarīga tā ilgtermiņa sadarbība, ka mēs ieintegrējam dzīvē, bet it kā tas, ko jūs sakat, tas nedaudz pretrunā ir. Un tad te rodas jautājums, kā veidot to režisūru tam visam, kā pareizi kopīgi atkal es uzskatu, ne tikai tā ir influencer atbildība, izdomāt to, kā pasniegt to informāciju, kā parādīties, kā varbūt kurā brīdī pieklusināt to zīmolu komunikāciju, lai tas arī tā interese turpinātos. Tā kā es teiktu, tas ir apusēja risku uzņemšanās. Es jums pilnībā piekrītu, milzīgs paldies. Paldies liels. Ir vēl kāds jautājums? Lūdzu. Man ir 2 jautājumi, viens Evelīnai, viens Tomam. Šaujiet vaļā. Tomam, vai ir kāda joma Latvijā, kurā kritiski trūkst influenceru? Ir pieprasījums, bet nav piedāvājumu. Un Evelīnai, cik jūs apmēram procentuāli tērējat influenceru mārketinga budžetu? Influencer mārketingam no budžeta. Evelīna, lūdzu. Man ar budžeta plānošanu un ar visām šīm plānošanas lietām ir ļoti, es kā mākslinieca strādāju. Man nav tas, man teiksim, grāmatvede, protams, iesniedzot pēc tam bilanci, es redzu apmēram, cik mēs tērējam, bet īstenībā tas summas nav pārāk liels. Tieši par sadarbībām un līgumiem ar influenceriem, ja mēs skatāmies kaut kādus pēdējos 3 mēnešus, tad summas varētu būt apmēram 1500 eiro mēnesī. Apmēram. Tom? Labs jautājums. Laikam jāsāk ar to, ka es paralēli influenceru biznesam strādāju arī PR jomā. Un man ir dažādi veidi klienti. Farma, IT, tehnoloģijas, lauksaimniecība, pārtika, UTT. Cik var iedomāties, ar to es esmu strādājis vai strādāju. Un tā, kad ir bijuši dažāda veida pieprasījumi pēc influenceriem, esmu pamanījis, ka mums Latvijā ir, es teiktu, gadget freaki trūkst, ir kursors, skutelis, tad mums trūkst medicīnas puse. Patiesībā sakot, pandēmija vajag interesanti atnesa viņus nevis Instagramā, bet Twitterī. Un Twitter īsti grūti ir monetarizēt un tur veidot sadarbības, tāpēc, ka tas izskatīsies dīvaini. Auto ir arī ļoti ir profesionāli žurnālisti, bet tajā pašā laikā es viņus neuzskatu par influenceriem, viņi ir viedokļu līderi. Līdz ar to viņiem ir mazs sakotāju skaits, bet viedokļu līderi arī ir awesome sadarbības partneri un ļoti labi atdevi ir no viņiem. Tas, man liekas, ir tās galvenās lietas. Ir vēl visādas, ir pārtika, ir tās, kas ir tādas tīri profesionālās lietas, viņos nav influenceri. Mums ir cilvēki, kas lec no vienas puses vai lec uz citu pusi. Mums ir plaši pārstāvēta kosmētika.
Mums ir plaši pārstāvēti, īstenībā nav plaši pārstāvēti. Es gribēju teikt komiķi plaši pārstāvēti, bet nav plaši pārstāvēti komiķi. Jā, bet īstenībā tu smejies, bet tādi bieži vien ir klientiem vajadzīgi. Kā labi pasniegt saturu, kurš ir smags kaut kādā labā veidā. Tu, Breidaks, UTT ir ļoti labi komunikātori. Līdz ar to šāda profila influenceris vajag vēl. Vajag vēl, ok, labi. Jā, atbildēju uz jautājumu? Super, paldies, liels. Šeit būtu jautājums. Jā. Diemžēl Baiba jau šeit. Jā, Baiba jau aizskrējusi kaut kur, jā, bet tad Ievai būs jāatbild par to visu. Jo, cik es redzu, influencerus ļoti uztrauc jautājumi vispār par atbildēm. Šobrīd mums šai diskusijā atbildēja tikai Vīt, jā, ļoti kodolīgi, bet tas īstenībā pēc manas prakses juridiskas tas ir skaidrs. Ar Vītu cīnīties vispār nav iespējams, beigas, tas gandrīz nav iespējams kaut kādā vinēt. Vai vispār nav iespējams? Jā, nav iespējams, ne beigas. Vienkārši ļoti ilgi tērēt laiku uz visu sarakstu un beigas tiesastik un tā zaudēt. Jautājums tad Ievai, jo īstenībā, ja es pareizi sadzirdēju, jūs teicat, ka nedēļai jūs dabūjat kaut kur 5-10 tos labu draugu ziņotāju vēstules, jā, tos žargonu vārdu stukaču īstenībā. Jā, un tad, bet lietas kaut kur, nu tā ir, lietas kaut kur tur laikam bija pēc Baibas teiktas 45 kaut kā, jā, kad pateica viņa par konkrētu jau sodu, tur dažam jau lietas krīt no rokam, jā, pat īstenībā tā nav bijusi tik liela summa, bet jā, ļoti statistikas veida pēc tam pateikt to lietu skaitu. Tomēr tie ziņotāji, tās ir te procentuāli, kas palīdz. Vai tā ir tomēr tāds, kas izseko vai kādu auditu veids? Tu lietu jau reāli, tāpēc, ka, pieņemsim, viņš ziņo, bet tas nav obligāti, ka jūs tikai formāli atbildat, jā, saņemam, jo tas arī anonīmi ziņotāji, vai tomēr viņi pasaka, jo es pieņemu, ka tas ir tie draugi arī konkurenti. Oho. Jo īstenībā zīmolu tieši konflikts. Šajās atvainojas ļoti īsa jautājums būtu pēc tam Egītai, jo kad viņa teica, ka es tieši cīņu visus tos sekotājus, noteikti atbildu, bet jums īstenībā saimnieciskas darbības segments ir viens pa lielam. Un jums noteikti raksta tie konkurenti savu starpā. Kā jūs ar viņam darbojaties? Tas ir interešu konflikts. Jums ir viens saimnieciskas darbības segments, remonts. Mans saimnieciskās darbības segments... Ne jūs, kas saistīts ar remontiem un tā tālāk, tādiem produktiem. Kāds bija jautājums par interešu konfliktu? Jā, jums zīmoli. Viņi ir konkurējuši savu starpā, bet jums raksta, ka viņi vēlas ar jums sadarboties. Forši viņi man raksta, es viņiem atbildu, ka man ir sadarbība ar citu zīmolu, un mēs ar to tā saruna arī beidzās. Skaidrs, tad turpinām ar tācu. Paldies par jautājumu. Par tiem ziņotājiem, ir tā, ka, protams, kad mums, kā iestādē, tas resurss jau ir ļoti, ļoti maziņš. Mums nav tāds viens cilvēks, kurš katru dienu sako līdzi, 10 influenceriem. Tāpēc tie ziņojumi īstenībā mums mazliet palīdz darbā, un tad mēs noteikti skatāmies un vērtējam. Un jāsaka, tie ziņojumi ļoti bieži tiek saņemti par vienu un to pašu influenceri, kurš ļoti bieži kaut kā sanāk, ka kļūdās, un, protams, tam influenceriem mēs tad pievērsīsim lielāku uzmanību. Bet tā, ka mums tagad viens cilvēks sakot ikdienā, līdz tā nav, jo mums ir ļoti daudz jomas, par ko mēs atbildam. Tajā skaitā preču drošums, tajā skaitā pilnīgi visās jomās līguma noteikumi, informēšana. Un, tā kā šī ir tāda viena maza niansīta, ar ko mēs strādājam. Varbūt tāda redzamāka, bet jā. Tā kā, tad mēs vērtējam šos signālus un mēs redzam, izskatās tiešām kaut kas nav kārtībā, tad mēs nosūtam šo te aicinājumu un, ja nav reakcijas, tad jau mēs iedarbinām nopietnākus līdzekļus, uzsākam lietu, kā jūs redzējāt, tas ir 4 gadījumos. Un tad arī prasam visu nepieciešamo informāciju un lielākajā daļā gadījumu tas izbeidzas ar aicinājumu, jo šie pārkāpumi tiek novērsti labprātīgi. Tā kā
Mums par to ir prieks, ka tiešām daudzi arī klausa un sadarbojas, un mums nevajag nonākt līdz sodiem. Un mēs redzam, ka arī tā darbojas mūsu kolēģi citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ar vadlīnijām, ar aicinājumiem, ar informēšanu, un arī mēs esam konsultēji vispirms tāds līderis. Un līdz ar to arī mēs konsultējam vispirms principu savā darbībā, tā kā nodrošinot konsultēšanu, informēšanu un tikai tādā galējā gadījumā sodīšanu. Jā, droši. Es arī gribu pateikt, arī valsts ieņem dienas saņem šāda veida informācijas. Un, protams, šīs te informācijas pārsvarā ir anonīmas, jo jūs, kā ziniet, ir pārkāpumi LV, kur iedzīvotāji ļoti plaši izmanto šo te iespēju un ziņo par jebkādiem pārkāpumiem. Tā skaitā arī, ja ir konstatēti pārkāpumi influenceru jomā. Viņas visas ir anonīmas. Un, protams, mēs tieši darbojamies pēc tādiem pašiem principiem, kā patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Mūsu mērķis nav sodīt. Mūsu mērķis ir, lai jūs saprastu, kas ir jādara un kad ir jādeklarē savi ienākumi. Tad mēs tiešām darbojamies pēc tādiem pašiem principiem, kā arī mūsu sadarbības kolēģi, kā arī minēja. Paldies liels. Es arī ātri. Es negribu lekt aizstāvēt un tam līdzīgi. Man ir tāds sakāmais, es neesmu stukačs, man vienkārši patīk taisnība. Un es no nozares varu pateikt, ja kāds dabūtu manu telefonu, viņš redzētu, cik daudz no Latvijā lielajiem influenceriem screenshoti mani saglabāti, kur viņi slēpja reklāmu, apzināti slēpja reklāmu. Es neesmu nereizi sūtījis, ne anonīmi, ne personīgi. Vienkārši dažkārt ir tiešām tāda vēlme, ka ir tikai labi, ka kāds norāda, tas ir uzraugošajām institūcijām, lai šāda komercprakse vairāk nenotiktu. Tāpēc, ka bieži vien ir arī tie cilvēki, kas slēp tās reklāmas, viņiem prasa komentārus un vēl nezinu ko. Tas nav pareizi, es uzskatu. Ir jābūt iespēja, ka tu vari padalīties ar informāciju, lai tāds vai arī vids pārbauda šo. Jo mums ir tas tirgus, kā mēs varam gribēt, lai tas tirgus attīstās, ja visu laiku būs kaut kādi pelēki pleķi visur. Un tad atkal būs kāds pārmetīs vienam, kāds pārmetīs otram, tad atkal ir tas, kā mēs strādājam, precīzi tāpat kā ar nodokļu maksāšanu. Ir valstis, kur visi maksā normāli nodokļus. Mēs pieņemsim bieži vien čīkstam, kāpēc tur ir tādi nodokļi. Tā ir tā domāšanas veida maiņa, lai mēs tos nozari, pieņemsim, taisni runājot par influenceru nozari, sakārtotu. Un tā ir normāla lieta, ja kāds anonīmi iesniedz informāciju, lai attiecīgi uzraugošās institūcijas to pārbauda. Tas ir tāds mans aģentūras viedoklis. Paldies jums liels. Es domāju, ka skatītāji jūs ķeriet aiz rokas. Tāds pārstāvi Ieva arī uzkavēsies. Viņai daudziem vajag ķeriet, kamēr viņi vēl nav aizgājuši, tāpēc, ka Tācam jautājums. Uzdosiet. Pēc tam, tagad pārtraukumā.